Tiekamies. Ja mēs nebūtu ar Jāni Nagli vienojušies organizēt šo pasākumu, tad katrs darītu kaut ko citu. Un tā ir atbilde uz to, kāpēc vieni turisti brauc uz vienu valstu un nebrauc uz citu valstu. Tāpēc, ka viņus kāds aicina. Mums ir nepieciešams aicināt. Jautājums, vai reklāma ies caur centrāliem mēdījiem, piemēram, televīziju, nezinu, tur jārēķina, kādas cenas ir, cik tas viss maksā. Es zinu, ka savā laikā Riga Inspiration taisīja pasākumu, kur principā bija panākta vienošanās ar lielajām avīzēm. Tur bija Norvēģija Aftenposten, kurā bija ielikta tur pielikums par Latviju, vairāk nekā 20 lapas, kur piedalījās vietējie uzņēmumi. Tad mēs varam piesaistīt arī uzņēmumu. Šeit pie galda sēž arī viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem tirdzniecības jomā Līnstov, Frūde Gronovs, kur es sen pazīstu. Un viņi arī ir nozīmīgi spēlētāji šeit. Pirmkārt, tās ir viesnīcas, visi šie Revala viesnīcas, otrkārt tie tirdzniecības centri, no kuriem viens ļoti nozīmīgs, tas ir universāla veikals centrs, ja, kas rada arī zinām atmosfēru vecerīgā. Paralēli tam ir citi tirdzniecības centri, kurus vajag piesaistīt šeit. Es domāju, ka tad, kad mēs braucam uz citām valstīm, tad vienmēr ir kaut kāda bukleta vienota, kur parāda, kur var iepirkties. Es nezinu, tāda ir mums vai nav, bet tādai būtu jābūt pieejamai visās viesnīcās. Tālāk es zinu to, kad ir, piemēram, Dubajā kaut kādā konkrētā laikā, kaut kādā janvārī tiek taisīts šopinga festivāls. Kas īsti ir šopinga festivāls? Tas ir tas pats vienkārši sēls, kas ir pazīstams Eiropā, tikai viņi tur drusku kaut kāds pasākums organizē, mūzikas skan, dejas kaut kur notiek un tā tālāk. Tā kā tas viss tiek pasniegts vienkārši savādākā formā. Tālāk. Es nezinu, cik gada laikā mums vai vasaras laikā notiek pasākumi Rīgā, tātad Meža parka lielajā estrādē. Bet es saprotu, ka mēs zinām šos dziesmu svētkus, deju svētkus. Bet es domāju, ka reāli vasaras sezonas laikā katru nedēļu jābūt vismaz vienam pasākumam. Un tāpēc es uzaicināju arī Andreju Kondraķuku, kurš ir bijis izcils organizators Dzintaru koncertu zālē. Un es domāju, ka mēs daudz pasākumus pārcelsim uz Rīgu un organizēsim ar daudz lielāku vērienu nākamajā gadā. Protams, āras pasākumus mēs nevaram organizēt ziemā, bet vasarā mēs tos varam organizēt. Kas attiecas par visādiem citiem svētkiem, Vecerīga ir fantastiska vieta. Šodien daudzi domā, ka būs tūlītās Šlesers organizēs reidu. Pēc kāda laika mērs mums arī pievienosies, viņš šodien atrodas Igaunijā, Tallinā, bet mums no 8 paredzēts tie, kuriem būs laiks un iespēja nedaudz pastaigāties pa Vecerīgu un apskatīties gan tās lietas, kas ir sliktas tur, gan tās lietas, kas ir labas. Tiek izveidota turismu policijas nodaļa. Daudziem uzreiz, sevišķi opozicionāriem politiskajiem šķita, ka tūlītās mēs te taisīsim kaut kādu atsevišķu policiju. Būtībā tie paši policisti, kuriem būs dots konkrēts uzdevums, bet doma ir tāda, ka diennakts režīmā strādās karstais telefons, kuru es ceru Air Baltica, prāmju kompānijas un visi pārējie, kas nodarbojas ar turistu pieņemšanu, viņi varēs izdalīt telefonu ar 4 numuriem, kuru vajag pēc iespējas īsāk, lai cilvēks var atcerēties. Un tad, kad viņš nolaižās, es domāju, ka tajās žurnālos Baltica Outlook, tur varam mēs to likt iekšā, to biznesa tādu kartiņu, jeb to telefonu numuru uz tādas atsevišķas kartiņas, kas būtu parocīgi ielikšanai kabatā. Un doma ir tāda, ja jūs kāds grib apkrāpt, taksometrā, restorānā, vienalga, kur zvaniet 10 minūšu laikā, policija būs klāt. Un galvenais ir tas, ka cilvēks varēs zvanīt un runāt angļu valodā. Mēs nodrošināsim to, ka tie, kas pacels telefonu, viņi varēs runāt angļu valodā, varbūt arī kādā citā valodā. Tas galvenais ir nevis norestēt tagad pusi no negodīgiem krodziniekiem, bet radīt apstākļus, lai tie negodīgie saprastu, ka tagad ir pienācis laiks jaunajiem noteikumiem. Jo iepriekš daudz teica, nu kā tad mēs strādāsim tagad godīgi, ja pārējie strādā negodīgi. Mums ir jānovienojas, jo gala rezultātā mēs maksājam visi daudz vairāk. Daudz labāk, kad atbrauc turisti un viņi pēc tam reklamē mūs un viņi stāsta, cik viss ir labi. Nevis viņi stāsta, cik viss ir slikti bijis. Katrs turists, kas ir atbraucis, tas principā ir dzīvais, kas saka, reklāmas rupors priekš Latvijas, ja viņš ļoti jauki tiek sagaidīts. Pagājušajā gadā pavasarī es biju Japānā, un mēs ļoti nopietni ar mūsu vēstniecību strādājam pie tā, lai Japāņus
atvest uz šejien. Bija lidostas vadītājs, bija citi. Mēs runājām, mēs pārliecinājām, centāmies pārliecināt viņus, ka Rīga ir interesanta vieta, ka mums ir tāda un tāda lidosta. Jauns tagad skrejceļš ir uzbūvēts garais. Var nolaisties lidmašīnas. Daudz teica, kas tie pa murgiem, kā tur var runāt par kaut kādu turistu no Japānas, kas ir ļoti tālu. Pēc tam premjeras gada sākuma aizbrauks, un tas viss arī jau ziemā tika ielikts konkrētos bukletos, un Japāņi sāka tirgot brauciens uz Baltijas valstīm. Pirmās 2 lidmašīnas no Tokijas uz Rīgu ir atbraukuši. Tas nav nekāds lielais apgrozījums salīdzinājumā ar reģionālo turismu, bet tas, kad mēs esam uz kartes Āzijas valstīm, un tas, ka ir bijuši šie pirmie komerc lidojumi starp Tokiju un Rīgu, tas nozīmē, ka mēs varam tālāk strādāt jau ar citām pilsētām. Labā ziņa, to, ko Japāņi šeit ir ieraudzījuši, ne tikai to, ka mēs viņus jauki sagaidījām ar strūklakām, lidostā ar dziesmām un dejām, ko sniedza mūsu bērni Latvijā, bet ar to, ka viņi no šejienes Rades operatīvi varēja ātri pielāgot visus savus lidojumus, lai nodrošinātu konkrētiem turistiem šos savienojumus. Un tā doma ir tāda, atlidojot uz Rīgu, jūs apceļojat visu šo reģionu, tā skaitā Pēterburgu, ne tikai Baltijas valsts, tas ir sākums. Nākamais posms mēs strādāsim, lai caur Rīgu apceļot ne tikai Baltiju, bet arī Skandināviju. Laikā, kad Skandināvijā notiek milzīga lejupslīde aviācijā, laikā, kad arotbiedrības nepiekrīt atlaist savus darbiniekus, kuri jau ir pensijas vecumā vai tuvu tam, jo principā Skandināvijā, kā jūs zināt, te nevar neko pārmest, tāda ir bijusi attieksme, ka cilvēki stjorti strādāja līdz pat pensijas vecumam, bet jāsaprot to, ka nevienmēr pensijas vecuma cilvēki tik labi var apkalpot pasažierus nekā tur jaunas meitenes vai gados jaunāki stjorti. Un tā doma ir tāda, ka Skandināvija vienmēr ir bijis izveidots kā liels monopolu uzņēmums, kuram ir īpašnieki 3 valdības – Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas. Šodien, lai viņi iziet no krīzes, viņiem ir jāatlaiž 1000 cilvēku, un viņiem galvenais ir jāvienojas par to, ka viņiem ir tikai viens lidojuma centrs, kas ir Kopenhāgena. Teorētiski viņi to lēmumu ir pieņēmuši, dzīvē viņi, diemžēl, neko tā arī nav sākuši darīt, jo viņiem ir jāizvara virkne lidojumu, lai pārcelt lidojumus no daudzām Skandināvijas pilsētām, kuri tagad lido uz Oslo vai Stokholmu uz Kopenhāgenu, un tad var dabūt labu ekonomiku. Diemžēl, šādi labi attīstītās valstīs ir ļoti grūti šāds pagrieziens izdarīt. Un tieši tāpēc mēs šodien varam piesaistīt daudzus tranzīta pasažierus, kas izvēlas lidojumus nevis ar Oslo vai Stokholmu vai pat Kopenhāgenu, viņi gatavi lidot savu Rīgu. Mēs esam veiksmīgi piesaistījuši Skandināvijas valsts, kas arī labi. Bet, kā jau es teicu, mēs nevaram priecāties tikai no tā, ka lidostā palielinās pasažieru skaits. Diemžēl tas šodien balstoties uz tranzīta pasažieriem. Protams, mēs priecājamies par to, ka mums ir 70 lidojumi patreiz, ka pēc 2 gadiem mums būs 100 vismaz maršruti no Rīgas, bet problēma joprojām ir ārkārtīgi nopietna, jo mums jādomā, kā tos pasažierus ievilkt šeit. Un jāsaka to, ka patreiz es ceru, ka vismaz Air Baltics vairs nereklamēs tādā veidā mūs, kā ir reklamēs, lai gan jāsaka to, ka man nav ko pārmest arī Bertoldam Flikam. Viņš ārkārtīgi ilgi bijis iecietīgs, viņš ārkārtīgi ilgi mēģināja uzrunāt pilsētas iepriekšējo vadību. Viņš griezās visā tās struktūras un teica, dariet kaut ko, dariet, ja? Bet tajā brīdī, ka visas vēstniecības jau uztaisīja melnos sarakstus, protams, viņi katru turistu nevar uzrunāt, bet vismaz tie biznesa turisti, nozīmīgie turisti, kas atbrauc, viņiem iedot melno lapu, saka, te ir restorānu, tu viņi apskatās. Tur ir 15-20 restorāni, kur var apkrāt. Tik un tik kompānijas taksometru var apkrāt. Principā, nekas labs nerod, sakā kolēģi.